Vilnis Plūme bija Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs no 2001. līdz 2011. gadam, dienai, kad viņš aizgāja mūžībā. Viņš vienmēr visās savās runās uzsvēra: uzsmaidīsim viens otram. Tātad pieiesim ar labestību cilvēku lietām, cilvēku problēmām. Viņš mīlēja Aizkraukli, viņš mīlēja Aizkraukles cilvēkus, viņš mīlēja savu darbu, un viņš nekad, teiksim, viņš vienmēr vērtēja tā, ko viņš varēs izdarīt. Tieši tādu labu, paliekošu, kas varētu palikt, kas vajadzīgs cilvēkiem. Pēc tam, kad tētis aizgāja, tur cilvēki, domu biedri, aizkrauklieši, sāka diezgan drīz runāt par to, kā viņi gribētu pateikties, kā iemožināt tēta piemiņu. Bērni un sieva Sarmīte centās radīt ko tādu, kas turpinātu viņa vērtības. Aizkraukles iedzīvotāji, draugi un līdzcilvēki apvienojās, lai iemūžinātu ilgadējā Aizkraukles saimnieka Viļņa Plūmes piemiņu garīgā piemineklī. Stipendija, kuru turpmāk talantīgiem, bet masturīgiem Aizkraukles jauniešiem dod iespēju saņemt labu augstāko izglītību. Viļņa Plūmes piemiņas stipendija man ļāva no vidusskolnieces izaugt jau praktiski par pilnvērtīgu darbinieku. Es varēju studēt sevis izvēlētajā specialitātē. Tas viss paaugstināja manu pašvērtējumu un ļāva saprast gan to, ko es varu darīt, gan to, ko es gribētu darīt šajā dzīvē. Kā viņa darbi, viņa personības piemērs varētu kalpot kā tāds pozitīvs tēls arī mūsu pilsētas jauniešiem. Zināt, ka medicīnās studijas ir ļoti grūtas, jo daudz studenti krīt ārā kalkvijos. Tas ir tas stimuls. Pirmkārt, tas, ka tu vēlies, kā esmu izvēlējies studēt to, ko es vēlos, tas man dzen uz priekšu. Stipendija man palīdz, atbalsta, tas ir kā balsta faktors, kāpjot uz aizmuguri. Jūlija ir jaunākā biznesa analītiķe enerģētikas uzņēmumā. Nākotnē sapņo turpināt strādāt enerģētikas jomā. Edgars ir patriotiski noskaņots. Cer, ka valstī situācija uzlabosies un varēs dzīvot Latvijā, palīdzot cilvēkiem kā ārsts. Es studēju medicīnu Rīgas Stadiņa universitātē 1. kursā. Finansiālais atbalsts ir svarīgs, sevišķi mūsdienās, kad pasaule ir tik materiāla un viss. Morālais atbalsts arī, jo man jārēķinās ar tiem cilvēkiem, kas man uzticējās un deva to stipendiju. Katra cilvēka un valsts attīstības pamats ir laba izglītība. Ikvienam, kurš vēlas palīdzēt Aizkraukles talantīgo jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, palielinot pilsētas un novada iespējas nākotnē iegūt augstas raudzes speciālistus, kā arī kopīgi pielikt roku sava novada augšupējā, iespējams ziedot.